Labdien, cienījamie rīdzinieki un Latvijas iedzīvotāji! Es esmu Oļegs Burovs, Rīgas mera kandidāts no partijas Gods kalpot Rīgai un Zaļo un Zemnieku savienība. Saraksts numur 1. Es gribu jūs iepazīstināt ar mūsu partijas Gods kalpot Rīgai Zelta fondu, ar profesionāliem politiķiem, kas zina, kas Rīgai ir jādara. Labdien, cienījamie rīdzinieki! Esmu Rīgas domas deputāts, esmu pasniedzējs un skolotājs, esmu arī zvērināts advokāts. Ilgadēja pieredze Rīgas domē rāda, cik nozīmīgs ir prioritāšu nospraušana un taisnīga rīcība. Starp mūsu prioritātēm ir tādas prioritātes kā vides veidošana, un visvairāk mēs runājam par to, ka ir nepieciešams sakārtot iekškvartālus. Cilvēki dzīvo šajos iekškvartālos un neredz pēdējā laikā nekādas pozitīvas izmaiņas. Mēs apsolam sakārtot iekšpagalmus mūsu apkaimēs. Mani sauc Ainars Baštiks. Esmu tēvs 5 bērniem un vectēvs 14 mazbērniem. Darbojos arī partijā Gods kalpot Rīgai. Viena no pēdējo gadu vissatraucošākām tendencēm, kā Latvijā, tā arī Rīgā, ir ārkārtīgi zemā dzimstība. Un, lai kaut drusciņi uzlabot šo zemo dzimstības situāciju, mēs esam iecerējuši Rīgā atbalstīt vecākus ar 1500 eiro vienreizēju piedzimšanas pabalstu par katru bērniņu. Es esmu Alla Štolcere, Oskara Kalpaka Rīgas Tautas Daļmatu pamatskolas direktore. Savas pieredzes laikā esmu iepazinusi gan bērnu problēmas, gan vajadzības. Uzskatām, ka 1.–3. klasei ir nepieciešams bezmaksas brokastis. 1.–6. klasei bezmaksas pusdienas. Produktus iegādāsimies no Latvijas ražotājiem, jo tas nodrošinās mūsu bērniem veselīgu uzturu. Atbalstīsim mūsu lauksaimniekus. Protams, atbalsts visām ģimenēm, vasaras nometnēm un vasaras aktivitātēm. To mēs nodrošināsim, lai bērniem būtu, kur pavadīt vasaras brīvo laiku. Esmu Dainis Turlejs, Rīgas domas deputāts, pulkvedis, neatkarību atgūšās Latvijas armijas pirmais komandieris. Karavīrs ir mūsu dzimtenes sargs un aizstāvis. Būt zemessargam, būt karavīram šodien tas nav viegls risinājums, bet tas ir godpilns, atbildīgs un cienījams risinājums. Un es domāju, ka tas ir svarīgākais, kas mums būtu jādara, atbalstīt maksimāli tos cilvēkus, kas ir izvēlējušies būt mūsu valsts, mūsu dzimtenes aizstāvi rindās. Un mēs esam plānojuši un lēmuši tiem, kas iestājas zemesardzē, karavīriem dot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Vēlēšanas ir izvēles laiks, izšķiršanās laiks. Liekas ļoti sarežģīts un atbildīgs. Un tā tas tiešām arī ir. Atbildīgs ir, bet nemaz nav tik sarežģīts. Pirmais saraksts, kuru pārstāvi arī es, ir darītāju saraksts. Kompetentu, atbildīgu, zinošu cilvēku saraksts. Aicinu Rīgas domas vēlēšanas 7. jūnijā balsot par Gods kalpot Rīgai un Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 1. Mēs zinām, kas Rīgai ir jādara.